Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Laiks iestāties par savu tautu. Šodienas rakstu vieta. Tad Mordokais sacīja, lai atbild Esterei: neiedomājies sevī, ka tu ķēniņa pilī izglābsies drošāk nekā visi pārējie jūdi. Jo ja tu tiešām cietīsi klusu šajā laikā, tad atbrīvošana un glābšana jūdiem var rasties no kādas citas puses, bet tu un tava dzimte aizies bojā. Un kas zina, vai tu tieši šā laika dēļ neesi kļuvusi ķēnišķīgā godā? Esteres 4. nodaļa, 13. un 14. pants. Šodienas pārdomas. Bībelē ir stāsts par ķēniņieni Esteri. Viņa kā bārene dzīvojot svešā tautā, ar Dieva žēlastību bija kļuvusi par ķēniņieni. Kādu dienu ķēniņš, paklausot nepatiesai informācijai, pieņēma lēmumu iznīcināt Esteres tautu. Estere nonāca sarežģītas izvēles priekšā. Slēpt savu izcelsmi un neiestāties par savu tautu, vai tomēr izmantojot savu pozīciju, riskēt ar savu dzīvību, atklāt savu izcelsmi un iestāties par savu tautu ķēniņa priekšā. Ķēniņiene Estere pieņēma lēmumu iestāties par savu tautu. Viņa, aicinādama visu tautu uz lūgšanu, rīkojās ļoti drosmīgi. Dieva varenā roka pavadīja Esteri. Viņai izdevās iekarot ķēniņa sirdi, un Dieva tauta ar Esteri priekšgalā tika izglābta no pazudināšanas. Arī mūsu dzīvē reizēm ir krustcelis un brīži, kad mums ir jāizdara sarežģītas izvēles. Kā būtu, ja tev šodien uzdotu to pašu jautājumu, kuru jautāja Esterei? Vai varbūt tā, ka tieši šā laika un šo apstākļu dēļ tu esi tāds, kāds tu esi, un tur, kur tu esi? Ja tu tagad nepacelsi savu balsi, vai tu domā, ka tādējādi tu izbeigsi? Vai šis nav tas laiks, kad iznākt no savas paslēptos un iestāties par savām, savu bērnu un savas tautas tiesībām uz brīvību? Šodienas lūgšana. Tēvs, dod man drosmi, gudrību un labvēlību. Paldies par tavu neizmērojamo žēlastību. Vādi mani tavā mierā. Patiesi, lai tavs prāts notiek kā debesīs, tā arī virs zemes, manā tautā un manā Latvijā. Jēzus vārdā. Āmen.